Labrīt! Nekas nav labāks darbdienas piekdienas rītā, kā atrapties lidostā. Šodien mēs lidosim ar draudzenēm uz Itāliju, uz Como ezeru. Kā vienmēr lidoju tikai ar rokas bagāžu, tā ir man uzticamā mugursomiņa. Patiesībā, jo biežāk tu lido, jo vairāk tu saproti, cik maz tev mantas vajag līdzi. Paša lidojuma ilgums 2 stundas 45 minūtes. Esam veiksmīgi nolaidušās Itālijā! Bella čau! Iesim meklēt nomas auto. Mēs esam saņēmuši savu mašīnīti. Lūdzu. Jāsaka, vai nu Grieķijā, vai nu Spānijā, vai arī Itālijā iesaka noteikti izmantot Centauro īres nomas kantori. Tur ir baigi labas deals, tur ir additional drivers, ir full protections nosakts un arī neierobežot kilometri un smart key, ka tu nav jāstāv pie lodziņu un jāsavēc mašīnu. Tas ir ļoti ātri, ievedi kodiņu, dabu atslēdziņas un viss ir chill. Nu, mečaki, laižam dzīvē! Mašīna dabūta var locīnītā! Ceļam uz apartamentiem mēs iebraucam arī lielveikalā. Mums jāspēr visu kaut kas ēdams, par cik mums būs apartamenti ar savu virtuvīti, mēs ļoti daudz ko varēsim gatavot pašas. Esam nonākuši beidzot apartamentos. Nē, līdz parādīšu. Visburvīgākā vieta ir šis balkons. Pastīties, kas par skatu! Cik skaisti! Vienkārši amazing. Bet labi, ejam tālāk. Tāda mums ir virtuvīte. Maziņa, bet ir nekāda vaina. Tāda mums ir vanstabā un tāda mums ir guļamistabā. Kuras ir vēl viens balkons, bet skats nav tik labs. Bet arī sajies. Ir ok. Apartamenti mums izmaksāja kopā 680 € 3 naktīm, bet tā kā mēs esam 3, dalot uz 3, tas ir ļoti izdevīgi. Mēs atrodamies pilsētiņā Valbronā, netālu no Bellagio, 18 minūtes ar automašīnu. Tā kā lokāta ir ļoti izdevīga un rītdien no Bellagio mēs varēsim braukt ar prāmi uz visām skaistākajām Como ezeru pilsētiņām. Laižam uz baseinu, mums ir ekskluzīvs skats no baseina uz kalniem. Šāds skats nevar nopirkt par nekādu naudu, nevar, tomēr par naudu var. Pirmās dienas noslēgumā sagatavojam sev uzkodiņus un pabaudīsim vakarā šo brīnišķīgo skatu. Klāt ir mūsu otrā ceļojuma diena. Esam nedaudz slikti gulējušas, daļa karstuma, bet kopumā ir labi, ne? Dāmas dodas dzīvē. Mečakas, kur mēs braucam? Mēs braucam uz Bellagio. Meklēsim prāmi un peldēsim kā nāriņa. Leksim no prāmi iekšā ezerā. Gribu, gaidam. Veikmīgi nonākušas Bellagio pilsētiņā, 18 minūšu braucienā no mūsu viesnīciņas. Atradām bezmaksas parkingu un Google komentāros salasījos pieredzi, ka šīs zilais marķējums ir pašvaldības maksas stāvvietas, bet tur, kur nav zilais marķējums, tur var atstāt auto bez maksas. Tā kā mums paveicās. Krājam savus solīšus, nāc līdzi, tev arī solīši jākrāj. Krāsim kopā, plus 38 gābi un kāpnīca augšā. Bet dzīve ir tikai augšā. Kā ir grūti vai nav nemaz tik traki? Easy peasy, Japanese. Galvenais nerunāt, lai nedzird, ka tas normāli aizalsas. Prāmja piestātni esam atradušas. Ņemtam daily pasu, 750, un tad mēs tiksim gan uz Varenu, un no Bellagio uz Tremezo, Leno, Managio. Can we have 3 daily pass? Buongiorno. Atnācām uz to slaveno villu Monastero. Ieejas maksa ir ar dārza apskatu 13 € no cilvēka. Dēsim skatīties, kas tur skaisti mums sagaida.
Girls just wanna have fun. Bez alkohola. Itālijas ūdens. Ting. Atpakaļ ceļā no Varēnas uz Bellagio mums izskatās, ka būs ļoti, ļoti ilgi jāstāv rindā, lai tiktu uz prāmja. Mēs kaut kur braucam. Mēs vienkārši kaut kur peldam, ja? Niekā 50 minūtes un esam atpakaļ uz klāja. Nebija tik traki. Varēja būt arī sliktāk. Vienmēr var būt arī sliktāk. Tu neesi bijis Itālijā, tu neesi ēdis saldējumu. Thank you! Ņem, ņem, ņem. Viss kūst tik ātri, kad ir ātri ēd. 5 minūtes no mūsu apartamentiem ir arī peldietiņa. Ezerā atbraucām atveldzēties, jo ir nenormāli karsti. Visu dienu esmu staigājuši pa pilsētām, vecpilsētām un tagad vajag veldzīti. Praktiski visas ezera pludmales ir ļoti akmeņainas un ieiet ezerā ir diezgan sarežģīti bez čībiņām. Skaistās meitenes, skaistajā komā! Mūsu foršā nomas mašīna ļoti daudz ēda elektrību, ļoti ātri izlādējās. Viņai laikam ir ļoti maziņš akumulators. Pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr mēs vispār atradām kādu uzlādes stāciju. Vēl ilgāks laiks mums pagāja, lai mēs saprastu, kā šeit norēķināties. Nokšķējām kaut kādas 2 aplikācijas un ar otro mums kaut kas arī beidzot izdevās. Bet viegli nebija. Aprakstā ielikšu noteikti info par to, ar kuru aplikāciju mums izdevās to izdarīt. Stāvam gaidām, kamēr tiksim atpakaļ uz ceļa. Ko tikmēr dara meitenes? Mums pavernāpiņš. Svekiņi! Pavernāpiņš ir ļoti svarīga lieta. Tā mēs gatavojam ēst. Mums tev garšīgs vakariņas, vai ne? Jā. Kā pavēramies? Mums vislabākais šefpavārs. Vakariņas ir gatavos, galdiņ klājies. Ani, kur mēs šodien laižam? Taisni. Tātad mēs... Alo, kur mēs šodien laižam? Mēs šodien braucam uz Varenu. Tur mēs atradīsim ūdenskritumu. Nē! Tikko bijām hikingā. Gājām šito trako kalna gabalu, jā. Pagas priekus! Mēs šodien laižam uz Belāno ūdenskritumu. Sākumā bija plāns doties ar prāmi, pārcelties ar mašīnu uz Varenu un no turienes braukt uz to ūdenskritumu, bet mēs domājam, ka mēs brauksim visu ceļu ar mašīnu, kaut kāds stundas brauciens no mūsu apartamentiem un prāms, lai paliek citā reizē. Esam iebraukušas Bellāno pilsētiņā, viņa netālu no Varenas. Brauksim pa normālu serpentīnu, un cerams, ka tiksim līdz ūdenskritumam. Nepaliksim kaut kur ceļa vidū. Esam atraduši arī bezmaksas stāvvietu, tāpat netālu no ūdenskrituma. Mums kā vienmēr sagāja. Gribējām ledus lati, dabūjām ledus espresso šotus, bet čin! Bet vispār garšīgs. Nu, nekāda vaina. Aksanta precē mani, tu saņem patīc man. 3 adults, only the waterfall. It's 24. Yep, gracias. Pašā pilsētas vidū šāda te vieta. Laimīgie cilvēki, kas šeit dzīvo. Un atkal ir trepas, mums mīļās trepas. Mums ļoti patīk trepas. Gracias! Čin! Izskrēsim cauri tirdziņam. Tepat vietējā pilsētiņā Bellāno. Jā, tirgus tāds pats kā Latvijā, parasti visos pilsētas svētkos. Īpaši nav vēl atrasts, bet viss izglābtais, kad skats ir. Ejot, ka tirgu ir ļoti brīnišķīgs skats. Kā jau visur šeit. Viņi pastāst, kāds tev sajūtas braucot šeit. Visā būtu baigi forši šeit brauc man pa priekšu un es varētu viņus apdzīt. Nav pierasts braukt pa šādiem ceļiem, tas ir viens. Parasti pie stūra brauc vīrs vai kāds cits. Muguru ir slapja. Nedaudz stresiņš, bet chill. Galamērķi gan jau mēs Galvenais, ka skaisti skati. Bet skati ir nedaudz skaisti un gribētos vairāk pavērst uzmanību tieši skatiem, kas jāskatās uz ceļa. No Bellāno ūdenskrituma mēs atbraucām uz Como, pilsētiņu pie Como ezera, loģiski, un iesim meklēt kaut kur, kur nobaudīt garšīgas itāļu austrītes. Esam atnākuši uz Nodi Bistrot pēc austerēm. Iesim iekšā skatīsimies, vai tiešām šeit mums arī austrītes iedos.
Pagaidām izstāsta aizdomīgi, ka nav neviena cilvēka. Gracias! Un šeit ir austerītes, pietēro gabalā. Tas mēs noteikti nogaršosim. Un es noteikti gribu pamēģināt seafood pastu, jā, pasta jūras veltiem. 26 eiro. Esam tikušas pie austerītēm. Izstāsta ļoti labi. Tuļņās provēsim. Anna ēdīs austeres pirmo reizi dzīvē, tā kā vēlams veiksmi. Es ieteiktu tev pagaršot austeri kā austeri, ja tā ir tev pirmā reize. Nē, tikai citronīši. Ir labi? Jā. Aiziet. Laša tartara burgerītes jā, tā kā aizīta. Man ir jūras velšu pasta. Izstāsta ļoti labi. Un tev arī ir laša avokādo. Tur kāds sieriņš un Oh my god, izstāsta nereāli labi. Labu apetīti visām! Punčus esam piestūmušas. Tagad 2 minūšu gājienā no mūsu restorāna ir cable cars, funikulieris. Brauksim augšā pašā kalnos, esot ļoti skaists skats. Būtu foršāk, protams, saulvietā, bet mums nav laika. Ka te ir rindas. Kā gan tas varētu būt savādāk? Tudēs tā, round trip tickets, valid for two John. Tur papka? Jā. 2, 3. Yes. Dabūjām tikai 1, 2 un... Dabū 3. Tad labi, var stāties garajā rindā. Baigi neko nerad jāgaida tik skapsim, bet šeit ir ļoti karsti iekšā. Līdz augšā esam tikušas. Bet lejā arī būs kaut kad jātiek, tikpat gara rinda. Arī uz leju. Gadiem kāds 40 minūtes, man liekas. Kā jums liekas, ir jēga? Nē. Bija jēga braukt augšā. Es arī laikam vairāk lietos to, ka nē, jo tā rinda un tas laiks patērētais īsti nebija tā. Tas ir cool, bet mēs esam to daudz. Ar mašīnu braucot, mēs redzējām visu tieši to pašu skatu, tāpēc, ja ir privātais, kā nomas auto, tad to visu var dabūt arī bez šīs garās rindas un bez cable car. Atpakaļ ceļā ir vēl garāka rinda. Tas vispār neiepriecina. 10 minūtes augšā un kādu stundu lejā, bet turamies. Taču nav tā vērts. Nav vērts. Nav. Nebrauciet. No, don't do that. Beidzot esam tikušas atpakaļ mašīnā un dodamies uz apartamentiem. Esam piekusušas un gribam tikai atpūsties. Buongiorno, labrīt! Klāt ir mūsu pēdējā diena šeit Itālijā, tā ir jau 4. Šodien mēs dosimies atpakaļ uz Latviju. Lidmašīna mums ir pašā vakarā 6:30, taču apartamentu mums bija jāatbrīvo šodien jau 11 no rīta. Līdz ar to mums ir kādas 4-5 stundas pirms doties uz lidostu. Mēs izlēmām pabaudīt vēl Itālijas saulīti tepat pie apartamentu baseina. Brauciens mums no šejienes līdz lidostai ilgs apmēram stunda 10. Mums ir jāiebrauc, jādod nomas auto, jāsagaida transfers uz lidostu. Un tad jau mēs dosimies mājup. Uzlāde mums ir palikuši 48%. Neskatoties uz to, ka mēs ļoti ilgi meklējām vispār uzlādes stacijas pie Como un arī ļoti ilgi mēģinājām saprast, kā tur samaksāt. Tomēr elektroauto ir ļoti izdevīgs, jo reāli mēs vienreiz pielādējām pilnu akumulātoru un mums tas izmaksā 9 eiro katrai. Kāpjam busiņā, mums ir šatuls un laižam uz lidostu dāmas. Beidzot esam lidostā, dosimies mājās. Mūsu superīgais ceļojums ir noslēdzies. Meitenes ir atpūtušās, bet tagad no atpūtas mums arī vajag atpūtu. Fancy lidostas ēdiens, voks, bez nudelēm, vienkārši ar dārznīšiem. Un krokšķīgo vistiņu 19,50. Šīs dienas pie Como ezera mums ir bijušas bagātas ar iespējām, ļoti daudz, kur esam bijušas, daudz ko redzējušas. Es aprakstā ielikšu visas lokācijas, kur mēs bijām, ko mēs darījām, kā arī visas izmaksas, cik tad beigās katrai no mums šis viss ceļojums izmaksāja šīs 4 dienas pie Como. Tā kā lasi aprakstā, spied like, seko līdzi arī turpmākajiem mūsu video un spied subscribe. Tiekās, čau!